savu mīlestību, pret saviem kalpiem ar nosacījumu. Šis nosacījums ir sekot tam cilvēkam, kuru Dievs ir sūtījis. Tas neatiecas tikai uz Muhammedu sallallahu alaihi wasallam, neatiecas uz pēdējo pravietu tikai, tas attiecas uz visiem praviešiem. Ja kurš pravietis, kuru sūtīja Dievs pie tautas, vai tas ir Mozus, vai Jēzus, vai Jānis Kristītājs, vai jebkurš Noās vienalga, visi viņi ir sūtīti tam, lai viņiem paklausītu, lai cilvēki paklausītu no pravieti, un tādējādi Dievs mīlēt šos cilvēkus. Un tie, kuri atteiksies klausīt šos praviešus, līdz ar to viņi var apgalvot to, ka viņi mīl Dievu visu savu mūžu, taču viņi nebūs pārliecināti. Un droši Dievs nemīlēs viņus, ja viņi noraidīs un neticēs praviešiem. Kā jau teicu, Dievs ir sūtījis savus praviešus, lai pateiktu cilvēkiem, ka viņiem ir jākalpo tikai viņam vienam. Un arī ir sūtījis otrs iemesls, kāpēc ir sūtījis Dievs savus praviešus, ir izskaidrot arī kādu to degunu. Tagad, ja es paprasītu jums nodefinēt, kas ir kalpošana Dievam. Pildīt Dieva likumus. Ne tikai tas, jo kalpošana ir daudz plašāk. Jo principā es pateicu pareizi, pildīt viņa likumus un vairīties no tā, ko viņš iegūst. Kā ir teikts par kalpošanu Dievam ir vārdi un darbi, gan slēpti, gan atklāti, kuri patīk Dievam un ar kuriem viņš ir apvienīgs. Tad darīt šos darbus ir kalpot Dievam. Tas, ko Dievs mums ir pavēlējis darīt, viņš viennozīmīgi to mīl. Tāpēc pildot, protams, to, ko viņš ir pavēlējis, ir kalpot viņu. Ja Dievs pavēla lūgt viņu. Tātad kalpam, kurš ir vienlīdzīgs, kurš grib kalpot vienam Dievam, nekalpot nevienam citam, viņam jālūdz tikai Dievs. Ja Dievs pavēla mums paļauties uz viņu un cerēt uz viņu, automatiski tas nozīmē, ka kalps, kurš grib kalpot vienam Dievam, viņš paļaujas un uzticēt, paļaujas un cer tikai uz vienu Dievu. Un viņš nekalpo citiem objektiem izņemot šo Dievu, tas nozīmē to, ka viņš nelūdz, nepaļaujas uz to, kas nav Dievs, kas ir Dieva radība. Pat ja viņš iet gulēt, pat ja kalps iet gulēt, atbilstoši tam, kā iemācīja pravietis, kuru sūtīja Dievs, viņš šādi kalpo Dievam, tāpēc, ka Dievam tas patīk, viņš to mīl, un ar to viņš ir apmierināts. Šāda kalpo uzvedība, tātad viņš šādi kalpo 24 stundas diennaktī, viņš ir kalps. Viņš dara visu tikai to, tātad, kas ir kalpošana, un viņš to dara tikai vienam Dievam. Šāda viņa uzvedība saucās arābiski islāmu. Tas arābiski nozīmē arābu valodā padevība, padošanās, pazemība. Vārds muslim arī nozīmē tātad cilvēks, kurš ir padevīgs, cilvēks, kurš ir padevies Dievam, pazemība, kurš pilda viņu pavēles un kurš neiet tur, viņš aizliedz, vai tātad tas, kurš nedara to, ko viņš aizliedz. Mūsu pravieti Muhammad sallallahu alaihi wa sallam pateiks vienam no hadisam. Visi pravieši ir brāļi. Un viņiem ir dažādas mātes. Viņu reliģija ir viena, bet likumi ir dažādi. Viņš norādīja uz to, ka praviešiem ir viena reliģija. Tas nekas, ka viņi ir dzimuši dažādos laikos un dažādās vietās, bet viņiem ir dažādas mātes, taču reliģija viņiem ir viena. Un viens Dievs, sūtot savus praviešus, nevar stāstīt par sevi dažādas lietas, kuras ir pretrunīgas. Dažādas viņš var stāstīt, bet pretrunīgas viņš nevar stāstīt. Un tāpēc nevar būt, ka atnāk viens pravietis un izstāsta vienu reliģiju. Atnāk otrs izstāsta citu reliģiju, trešais izstāsta trešo reliģiju un viss nav viena Dieva. Tas nav iespējams. Tāpēc
visu praviešu reliģiju vienā. Jebkurš no tiem praviešiem, kāds viņš nebūtu, ja viņš nāk, viņš stāsta par vienu Dievu, to pašu, ko stāsta iepriekšējie un ko stāstīs nākošie pēc viņa praviešiem. Un islāma pats galvenais princips, tas uz kā stāv pilnīgi viss islāms, ir viendievība, ir ticība tam, ka Dievs ir vienots un vienīgais. Un ka viņš ir vienīgais, kas pelnīja kalpošanu no mums, tāpēc, ka viņš ir vienīgais, kas mūsu labā kaut ko dara. Jo, ja es tagad pasprasītu, piemēram, jūs man varētu pārdot savu degunu par 1 miljonu latu. Jūs to neizdarītu. Un tāpat arī es pārliecināts, abas ausis jūs nepārdotu man. Un abas acis nepārdotu. Redziet, Dievs jums jau ir devis 5 miljonus. Un šādi Dievs ir devis jums visu jūsu dzīvi. Un visu, ko jūs velkat mugurā, jums deva Dievs. Tāpēc jūs piedzināt kaili. Un visa tā nauda, kas jums ir kabatās tagad, jums deva Dievs. Tāpēc jūs piedzināt bez tās naudas kabatā. Vienkārši sanāca tā, ka Dievs iekārtoja apstākļus, jūs nopelnījāt to naudu un uzvilkāt apģērbu, kas jums mugurā. Dievs jums deva visu jūsu dzīvi. Tas nozīmē, ka kalpot un pateikties par šo visu jūs drīkstat tikai vienam Dievam, un jūs to nedrīkstat darīt nevienam citam. Jūs nedrīkstat kā Dieva kalpi, kuri tic viendievam, kuri grib kalpot tikai vienam Dievam un nekalpot nevienam citam, jūs pateikties un pielūgt drīkstat tikai vienam Dievam. Un šīs ir pats pamats islāmā, ka kalpošana ir pelnījis tikai viens Dievs. Un tas ir tas, kas atšķir islāmu no visām citām reliģijām un no citiem dzīvesveidiem. Ar to pašu ir nācis pravietis Mozus, kad viņš teica savos baušļos, nevis viņš to teica, bet tātad baušļi, kurus deva Dievs viņam. Pirmais no tiem ir, lai jums nebūtu cita Dieva manas sejas priekšā. Pravietis Jēzus arī sludinājis to pašu, kā tas ir teikts Korānā, kā tas ir teikts evanģēlijos. Kalpojiet manam kungam un jūsu kungam. Tieši to pašu ir teicis mūsu pravietis Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, la ilaha illallah. Tas, ka nav neviens kalpošanas vērts, ir tiesīgs, ka viņam kalpotu, izņemot Allah, izņemot Dievu. Jo tas vārds Allah arābu valodā nozīmē Dievs. Šādi šo vienkāršu mācību ir mācījuši visi pravieši. Un ir nākuši pie katras tautas, kā jau teicu, Korāna ajāts, mēs sūtījām praviešus, un mēs sūtījām pie katras tautas pravieti, lai pateiktu, kalpojiet vienam Dievam un vairieties no viltus Dievu pielūgšanas. Šī ir tā patiesība, kuru stāstīja Mozus, kuru stāstīja Jēzus un Ābrams un Jānis Kristītājs un mūsu pravieti Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Vienīgā lieta, kas atšķirās viņu reliģijās, ir likumi un aizliegumi. Un tas ir saistīts ar daudziem faktoriem. Kā ir teikts Korānā par Jēzu, ka viņš ir, kad Dievs runā par viņu un saka, apraksta Jēzu un runā Jēza vārdiem, viņš saka, es nācu, tad Jēzus saka tagad savai tautai jūdiem, viņš saka, es nācu pie jums, lai apstiprinātu to patiesību, kas ir sūtīta pirms manis, tas tā ir Tora, tad Mozus grāmatas, un lai atļautu jums to, kas jums bija aizliegts. Daļa no tā, kas jums bija aizliegts. Tāpēc Dievs, sūtot Jēzu, ir atļāvis kaut ko jūdiem tādu, kas viņiem bija aizliegts agrāk. Vienkārši žēlastība, Dieva žēlastība, viņš kaut ko ir atļauts. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc viens pravietis var kaut ko aizliegt savu reliģiju, un otrs var kaut ko. Tieši tāpat, arī Korānā Dievs saka par tiem pašiem jūdiem. Viņš saka, un par to,